mēs nepieminēsim, lai varbūt šo video, teiksim, neizmantot tie, kuriem nevajadzētu viņu izmantot, jā, tā kā, tu pats zini, ko stāstīt, bet no tiešajām rokām, no tās vietas, no kara darbības zonas, no tās frontes līnijas, kur tu atrodies, bet varbūt, ka sāksim to mūsu tikšanos, tas pirmais jautājums būtu, kā ir no civilizētas valsts, kas nav faktiski mūsu paudzes, nav to karu, paldies Dievam, pieredzējis, iekāpt situācijā, kad tu atrodies kara stāvoklī? Sveiciens visiem. Man laikam bija mazliet vieglāk, jo es jau gandrīz gadu pirms tam katru mēnesi ar kolēģi Juri braucām līdz frontē, vedām dažādas palīdzības, pakas un lietas, ko vajag karavīriem. Un es jau tur biju gan tur nakšņojām turpatās pie frontes līnijas un visu pārējo, un tu jau redzēji, teiksim, man tas gads bija svētīgi, lai saprastu, kas tur reāli notiek. Un pēc tam bija arī vieglāk tad, pieņemt to lēmumu un iekļauties jau pie tiem čaļiem, kurus tu jau biji iepazinis. Es nebraucu pie nezināmiem un svešiem. Līdz ar to man bija vieglāk. Protams, ka daudzas lietas bija pārsteigums, un joprojām vēl ir kaut kas, kas iznāk ārā, kas tu saproti, ka civilizētā pasaulē tā nedara, bet tur ir tā kā ir, tur ir karš un ir daudzas lietas, kas varbūt, pat labāk varbūt nav jāzina un jāstāsta, kas liksies cilvēkiem varbūt nenormāli. Bet tāda ir kara situācija. Katrs izdzīvo kā māk. Cilvēks, kurš aizbrauc, lai palīdzētu šajā situācijā stāvēt pretim agresoru valstī, kas viņam ir jāzina? Teiksim, ja tev tagad ir jāsaka cilvēkam, kurš gatavojās tur doties, kāds būtu tavs padoms, tātad sāc ar to un tad punkts pa punktam, ko jāizdara, lai tu būtu gatavs tam? Pirmkārt, starp citu, šī ir viena no lietām, ko mēs arī esam paši pārunājuši. Ir bieži, ne bieži, bet ir, teiksim, es esmu dzirdējis, arī mani jautājuši, starp citu latvieši, Sandi, palīdzi, tā kā nolēmis braukt palīgā, ko es nedodu padomus, tu nevari iedot tādu, es vienīgais, ko pateikt, maksimāli aizbrauc jau gatavs, lai tev viss jau ir savs, ekipējums, viss, jo tur dažādi raibi iet, teiksim, ar to visu, un es ziemas formu līdz šai dienai neesmu, teiksim, saņēmis, tur nav izmēri, tur vēl kaut kas nav. Tad tajā brīdī, kad tev tā forma ir atvesta, tu esi kara zonā, tev nav laika tur braukņai, tur pakaļ vai vēl kaut ko. Teiksim, vienīgais, ko es varu pateikt, ir jābūt maksimāli, pašam jāņem līdzi viss, ko tu maksimāli vari paņemt, kas tev ir vajadzīgs, drēbes, sapavi, visas šīs lietas. Protams, psiholoģiski ir jāsaprot, ka tas ir karš. Kā var jau uznākt brīži, pie televizora skatoties, ka, tev ir jābrauc palīgā, bet ir jāapzinās, uz kurieni tu brauc. Jo man tā pilnā apziņā, laikam, atnāca brīdī, kad tas pirmais lādīšs man tur 15 metri no mašīnas atlidoja, un tad man sākās karš, tad tu reāli saproti, kas tas ir. Jo kamēr tas ir kaut kādā mācību ciklā vēl, tur lido šahedi, lido tas, bet tas ir, tā teiksim. Kad tu iebrauc kara zonā, kad tev lido visu un visu, un kad tev ir jādomā ik uz soļa, ko te, ko tu dari, tad tu saproti, ka tev tas viss ir mazliet savādāk, varbūt nekā tu biji domājis, varbūt, un plānojis, kā būs. Vairāk psiholoģiski. Bet praktiskā, tev ir maksimāli. Es aizbraucu ar visu savu, un man bija tādā ziņā... kas tev bija? Man bija visas ziemas formas, vasaras formas, divos pat eksemplāros. Man ir termoveļas, cimdi, cepures, zābaki, vasaras apavi. Viss praktiski man saka paldies arī atkal Jurim, kurš tur karoja, un viņš man šo visu nokomplektēja. Viņš ļoti labi zināja, ko vajag un kas tur ir un kas tur nav. Tā kā, principā visu ekipējumu jau var, protams, bez ieročiem un tam līdzīgi jāņem paši. Vai Latvijā ir vieta, kur, teiksim, skatoties šo interviju, cilvēks, kurš grib doties tur, viņš var piezvanīt, uzzināt, kas man ir jāņem līdzi? Latvijā domāju, ka nē, jo, ja tu ej tā kā Ukrainas armijā, tad Ukrainas armija tevi ar to jānodrošina. Viņi jau arī nodrošina.
ja, bet es saku, mēdz būt visādas situācijas, jo ir jau mainījies, tad, kad, teiksim, juris bija pašā sākumā, tur nekā nebija, ja, un, protams, ka tur viņi, ko paši pirka, kas bija, tas, kam bija, kam nebija, kam iedeva, kam neiedeva, līdz ar to es jau braucu arī tieši ar tādu domu, ka nebūs, beigās jau man tur, deva to formu, bet, labāk, ka man viņa ir, nekā, kad es nezinu, ja, un arī par tām kvalitātēm, ja šobrīd, tas, ko mēs šeit varam, dabūt, labi, šobrīd arī tur jau ir savi jau ražotāji par šitiem 3. gadu izauguši un ir kvalitatīvi un viss, ja, bet tev armija iedos to, iztikas minimumu, ja tu gribi kaut ko labāku un drošāku, tad tu pērc pats, un tāpēc es labāk paņemu šeit un jau aizbrauc ar to visu gatavu, man tur nav vairs jālauza galvā, ja. Pirms mēs dodamies šodienas notikumos un tajā apskatā, kas tur notiek, tad, kad tu ierodies un nonāc Ukrainas armijas rīcībā, kāda ir tā pirmā diena, ir tā pirmā kārtība, ko tev apmāca, kur tev norīko, kā tas notiek? Man bija tā, ka es nācu pie zināmu rotu, un tā rota tikko no jauna formējās tieši viss, kas saistīts ar bezpilota lidojošiem, ne tikai lidojošiem aparātiem. Un man bija tā, ka es ierados armijas daļā, viņa ir nosacīta armijas daļa. Mums toreiz uz vasaru tieši tas bija jūnijā 3. jānoslēdz līgumu un uzreiz jau brauca. Un mums tā armijas daļa bija tādā nosacīta pamestā kempingā, jo nav jau tur tik daudz to arī vietu, kur tu vari tā salīdzinoši droši uzturēties. Tas karaspēks ir izaudzis tik liels, ka tev jau visiem tur vieta nav un nebūs. Un tad mums bija jāierodās tur, tad pēc tam jau tur, protams, tur pavāri un viss, un tad pirmais, kas man bija, mēs tur ar droniem diezgan ātri sākām jau lidot, tur patrenēties pļavā no acīm, lai jau saprastu, ko un kā. Tad tev ir tas jaunā karēvja kurs saucamais, bet tur arī viņa bija tā, ka tā bija, tā nebija, tur bija daudz cilvēku, un es spēju visus paņemt, ja, un tad kaut kāda daļa jaunie tiešām izgāja, tie, kas tādi jau tur ilgāku laiku, kas ir, kur arī vēl nebija izgājuši, tie tur baigi nerāvās iet, jo tu jau esi bijis karojis, ja, ko tev tur vēl viņi pamācīs un parādīs, ja, bet šobrīd tas ir obligāti, jo es saprotu, ka ir tiesvedības kaut kādas sākušās pret valsti, ka ir aizsūtīts tur karēvis karot, kurš nav izgājis šo pat minimālo apmācību, un lai viņi tā nebūtu, tagad ir obligāti visiem tas ir jāaiziet, ja. Mums bija turpat uz vietas, mums bija mediķis, kas mācīja medicīnu, stāstīja, kā pareizi turniketus, visu šo lietu. Tad bija ieroču čaļi, kas mums par automātiem stāstīja, rādīja, mācīja, izjaukt, salikt visu. Mums bija tā, ka es saprotu, komandieru līmenī tika dot atļauja, ka mūs apmāca mūsu pašu čaļu instruktori, lai nav tur jābraukā, jāskreida kaut kur, ir uz vietas un uz vietas arī mācamies. Ja? Un tas pat ir ērti. Ja es kaut ko nezinu, es pieeju uzreiz paprasu, viņš atnāks vēlreiz ar tevi, izies cauri, parādīs, pastāstīs. Ja? Tā kā tur mums pareizas šaušanas, gulēšanas stāve, visas šīs lietas mums uz vietas arī mācīja. Jo mums bija tas gaidīšanas periods, kamēr tā rota noformējās, un tad bija skaidrs, mēs noformējamies un mēs braucam uz uzdevumu. Kamēr viņa formējās, katrs izvēlējās, ko vēl piemācīties. Tie, kas, teiksim, to visu jau pirmo kursu izgāja, tie brauc uz kaut kādiem dronu kursiem, pie ražotājiem vai vēl. Tad es arī izgāju šo, tad pēc tam es arī pats aizbraucu uz viņu vampīru, saucamo Baba Jagā to kursu iziet, lai saprastu, zinātu, kā viņu lidot. Ja. Tā kā tur tev dod iespējas, tu pats vari izvēlēties, jo ir čaļi, kas praktiski ar visu jau ir lidojuši, viņiem nav jāgatavojas uz tiem kursiem braukt, un viņi, kurš varbūt no jaunajiem. Tad arī, tur tāds režīms bija tāds mācības atpūta, tāds gaidīšana, kurā brīdī tad mums pateiks, tad 2 dienu gatavība, brauc. Fiziskā kondīcija svarīga. Cilvēki grib doties, teiksim, ir kaut kāds līmenis, līdz kuram un pēc tam padomā. Mūsu daļā, rotā jo mums ir speciāla uzdevuma vienība tieši uz dronu, un ir normatīvi jākārt. Tas nav tā, ka tu tur, protams, nenokārtos, arī jau
bet tad tev varbūt piemeklēs citu kaut kādu štata vietu, kad tu atvaino, tu nevari kaut ko noteikti tur darīt, ja. Bet jā, mēs arī kārtoju, mēs arī nokārtoju, tur bija, tāpēc vecuma grupām ir sadalīts, cik kas kam ir jādara, tur noteikti tā laikā jānoskrien, tur noteikti attālums, tad ir tur vēderu prese, pumpēšanās, un man liekas bija arī vēl mūsu tajā nebija, bet tur pierokšanās kaut kā, tur vienkārši diva veida šie testi. Ja. Tos es mazliet patrenējos, skriešanu, jau bija tā kā tā vēdera presa pumpēšanās, tas man neuztrauca, bet skriešana bija, kad mēs tur, laikam, 3 treniņus tur vēl čaļiem, kas nebija pārliecināti uztaisījām, bet jau tad, apmēram, redzējām, pieregulē ritmu, ja jau nevajag maksimumu. Tad jā, tu vari kaut ko vienu nenolikt, kaut ko otru tu noliec labi, un tad tā balvu sistēma vidējā savelkās, teiksim, ja. Tā kā jā, mums bija normatīvi, vai tur tiem pārējiem citiem ir, es nezinu, ja godīgi, bet mēs pēc cik neesam parasti, tad mums ir vismaz, lai tu spēj, kā man čaļi smējās, un tev jābūt tik sagatavotam, lai tu spētu pats savu pakaļu iznest no mēslēm ārā, viņi tā vienkārši to visu saka, ja. Tā arī ir. Komunikācija valoda kāda ir, jo ir dažādu tautību cilvēki, dažādu valstu pārstāvi. Kādā valodā jūs sazināt? Nē, es esmu ukraiņu rotā, es esmu vienīgais ārzemnieks. Un tad viņi, protams, ar mani runā ukraiņu valodā. Es krievisku kaut ko jau arī ukrainiski, tā kā. Bet es jau praktiski visu jau ukraiņu valodā arī saprotu, un viņi arī apzināti nerunā krieviski, lai arī nerunā, man jau var labāk iemācīties. Un tad, ja kaut kāda ir kaut kas tiešām specifisks, tad, ja viņi redz, ka, laikam, Sandis Šrovičs tiešām nesat, tad viņi pārtulko, ja. Bet tā nē, viss notiek ukraiņu valodā, visi čati, viss, un tad sākumā bija tā, ka jā, tas Google tulkotājs nepalīdz šajos gadījumos. Ja. Nevienmēr palīdz, teiksim, tā. Tā kā jā, Ukraiņa. Pieskaramies tagad tiem notikumiem, kas ir šobrīd. Kāda tad, ko tu vari teikt? Ja? Kur tu esi, kāda ir tava kara diena? Un kāda viņa ir? Jā, nav nekāds noslēpums. Es jau esmu teicis, mums ir Kurskas virziens. Tā kara diena mums... Es tieši esmu aero izlūkošana, un respektīvi tas ir, tev ir jālido un jārāda bilde mūsu pārējiem visiem, kur ir kādas tehnikas, kur pretinieki, kur viņi pārvietojās, ko viņi dara un tam līdzīgi. Tā diena ir, ka, principā, mēs dzīvojam mazliet nost no tā visa virziena. Mums arī tālē droni, kas 30 km lido, mums arī tur pat nav jābrauc īsti, ja, kā kuru reizi. Bet tad primāri tu seko visu laiku laika apstākļiem, jo tev ļoti būtiski migla vispārējais, ja, jo ja tu tur uzlido 800 metru kilometru augstumā, un tu 300 metru augstumā stāv migla, tu vari nelidot, tu neko neredzēsi. Ja. Tu principā, jā, tu sēdi gaidi, lai ir labi laika apstākļi, un tad tev no štāba nāk uzdevums, kurā brīdī tev visu laikā būt gatavam. Ja redzi, ka ir labi laika apstākļi, tu jau pats arī plāno, ka mēs varam braukt, jau dodiet, ko redzēt, kurā sektorā, ko vajag parādīt, un tad tu brauc. Ja. Bet atkal tas ir tā, vienā brīdī mums gan ar tiem droniem tur bija problēmas, gan arī bija 2 nedēļas, manuprāt, bija tāds laiks, ka mēs ne viņi īsti lido, tu neviens neko neredz, tad neviens netērēs lieki tur. Tad, teiksim, ir kaut kādi čaļi, kas lido, es jau minēju, praktiski ar jebko, tad viņi iet palīgā, teiksim, varbūt kaut kādiem citiem, kas tur Maviki un FPV, ja, lai tie vairāk tad var strādāt tajā brīdī, ja tu nevari to darbu darīt. Tā kā tā ikdiena ir tāda, ka tu visu laiku esi gatavībā, gaidi, kad vai laiks vai uzdevums, un tad, protams, tu regulāri. Ja tu zini, ka tu nelido, tad mēs to laiku bieži izmantojam, braucam, meklējam kaut kādas jaunas vietas, no kurām lidot, jo tev visu laiku jāmaina. Tu nevari vienā vietā sēdēt, tevi atradīs, tu antenu izliec, tu jau esi redzams. Ja. Tad braucam meklēt, braucam, skatāmies, kur varam pamainīt, kur varam varbūt tuvāk sektoram tikt un tam līdzīgi. Tā tas īsumā.
kāds ir pretinieks, jo mēs mēdījos parasti izlasām, ka tad tur ir cietumnieki, tad tur ir Ziemeļkorejas pārstāvi, tad tur ir no tundrām atvests cilvēki. Tā kā saka, nelikvīgi, kā ir reāli, kas jums stāv pretī? Tie paši korejieši arī mums ir, jā. Ir, jā? Jā. Bet jau jāsaprot, ka tur jau ir tā diezgan sadalīts. Ja tā viena daļa ir tiešām gaļa, bet tā otra daļa, kas ir smadzenes, viņi nav muļķi. Ja? Viņi ļoti ir ātri pielāgojušies tajā situācijai, droniem. Viņiem ir valsts programma dronus, kas ražo, ja viņiem non-stopā viņi nāk. Nav tā, ka mums ir kaut kādi pārām, un viņiem tas ir tā valsts programma, un viņi viņus tur ražo. Ja. Tas, ka jā, tie... Ražo tieši Krievijā? Jā. Viņiem saka valsts programma. Un viņi sapratuši vienkārši, ka tas ir tas, ar ko to visu var turēt. Un arī mēs zinām, ka mēs viņiem esam mērķis numur 1. Jo viņi saprot, ka tie ir tie, kas to karu var pamainīt. Ja ne jau ierakumā sēžot, bet redzot, tas ir acis, un tu ar tām acīm dod tālāk, un čaļis atzīmē punktus, čaļis šauja, ja nīcina tehniku un visu pārējo. Tā kā ir tie korejieši, bet tur es saprotu, kaut kāds ir miks, viņiem viena daļa ir kaut kāda, tur spēc apmācīti, otra daļa tur tādi var redzēt, ka nē. Jo tie spečuki tie gūstā nedodās, bet tur tos pārējos, es saprotu, mūsēja tur, ne tieši mana rota, bet mūsu bataljons tur pāri sevi gūstā paņēmuši. Ja. Bet viņi ir tādi, kā man tur čaļis saka, tādi dzīvnieciņi, primitīvi tiesa. Viņam tas Krievu konservu sēd un priecājās, cik labi mūs baroja, tad tas jau vien liecina, ko viņš redzējis tur savā Korejā. Ja. Tā kā tā, bet viņi ir karotāji. Tur, ja ierakās mežā, tad dabū viņus ārā no turienes. Ja. Man tad, teiksim, es gribētu tā pie sevīm saprast, tad, kad es pats biju dienestā senos laikos, ja, tad man no Baltijas tas skats uz Ukrainu un uz Krievu bija vienāds. Ja, jo man viņi abi bija no vienas puses, un es viņus arī vienādi uztvēru. Tad tā atšķirība radās varbūt raksturos pēc kāda laiciņa. Kā ir šobrīd, kāda motivācija ir tiem Krievu? Es nezinu, vai esat ar kādiem gūstekņiem runājuši, tikušies, redzējuši. Kāda ir viņu motivācija karot faktiski pret, es teiktu tā, viens pret otru, tas ir tā kā faktiski gandrīz vai pilsoņu karš. Bet tu ļoti precīzi pateici, es līdz karam nebiju bijis ne Ukrainā, ne Krievijā, man interesēja, man arī likās tas, tā kā tev, tie ir tur viens un tas pats apmēram, ja. Kad sākās karš, tad arī pirmo reizi biju Ukrainā, ka pirmo palīdzību vedām. Ja? Un tad, tas ir tas, ko tu arī pareizi saki. Ukraiņi līdz šai dienai runājot ar tiem čaļiem, viņi saka, mēs reāli neticējām līdz pēdējiem brīdim, pat pie visa tā, ka brīdināja, ka viņi saka, mēs tiešām neticējām, ka viņi mums uzbruks. Jo, lai saprastu, tur ir ģimenes, tur ir radi, draugi, ja? Tur ir tā, ka man ir tur viens biedrs armijas, kurš viņš ir dzimis Krievijā, bet viņš ir pārvācies bērnībā jau uz Ukrainu, un viņš ir riktīgs Ukrainas nacionālists, viņš krieviski nerunā vienkārši principiāli, viņš ir tāds, ka, ja, bet viņam ir draugi tur, bērnības, ja, un tagad sākās tas karš, viņam no Krievijas draugus zvana, saka, klausies, skaties, kā tagad sanāk, ko darīs, viņš saka, kas pa jautājumu, es eju aizstāvēt savu valsti, jūs mums uzbrukat, vai ne? Viņš saka, tā jau satiksimies, viņš tāds kādā sakarā. Viņš saka, es iešu tajā pusē. Ja. Viņš saka, kāpēc tu man zvani? Kāpēc? Tur baiga labo algu sola, viņam šī motivācija ir lielākā daļa, ir šī nauda, kuru pat beigās daļa nemaz nesaņem, ja mēs to arī zinām. Un viņš saka, klausies, tu aizmirsti mani, tas ir absurds, satiksimies, ja, kur. Tur daudz tādu stāstu, viņiem reāli salūza, man ir paziņa, tur viena, kas mums tur strādā, viņa vecmama Krievijā, ja, viņa sākās karš, es viņai zvanu, viņa kā atpazīst manu balsu, tēlo, kā nedzird un liek telefonu, es pat nerunāju, ja. Tur jau ir tā, ja, ka tāpēc arī viņi tiešām negaidīja, ka tas tā notiks, bet notika. Bet līdz ar to arī tas naids ir reiz 2. Tieši šī iemesla dēļ, ka viņi kādi tad mēs te brāļi, ko tad mēs te visu laiku darījām. Ja?
Un tas, ko tu saki, arī tās atšķirības raksturos, man arī pēc tam tikai tas sākums, man viņi tur, liekas, kā, bet viņiem ir viena tāda, ko es pamanīju. Labi, es nevaru tā precīzi salīdzināt, es, ar krieviem neesmu tur, kā, bet, viņiem ir tās kaut kādas tās, katram pašam tās, tā brīvības vajadzība. Teiksim, Krievi, viņi tur zombēji ņemās, viņi tur visi vienā balsī, Ukraiņi tomēr nē, viņi grib to kaut ko savu, arī tie ir individuāli. Viņi vairāk tādi uzņēmīgi, viņš tur savu grib kaut kādu kaut vai kafijas kiosku, bet manu neatkarīgs būt. Un viņi arī tā valstiski, viņi nav, teiksim, tur nozombēti, iebiedēti, viņi ir brīvi, ja tādā ziņā. Un tā ir tā atšķirība, ko tu arī jūti. Plus arī, viņi, lai vai kā, viņi dzīvo, ir tas līmenis labāks nekā Krievija. Es nerunāšu ar mums, nav ko salīdzināt, ja. Bet viņiem ir tā gan izpratne, gan tas eiropeiskais, ja tāds, teiksim, ja mēs pārējām, Ukraina arī milzīgi, ja mēs paņemam Ļvivu, salīdzinām ar to galu, tur nav ko salīdzināt. Ja, bet viņiem ir šis, ka viņi, tomēr vairāk, viņi grib būt ar mums, viņi grib vairāk attīstīties, viņi grib to un to. Tā puse, tā ir gatava iznīcināt, jebko, kas ir labāks nekā viņiem, ja, to mēs paši visu zinām. Tā kā, šīs atšķirības raksturos tiešām var redzēt. Kā tev armijas biedri skatās uz Eiropu, es teiktu, vairāk uz mums, kā tevi uztver, kā teiksim, tu esi arī Latvijas pārstāvs, kā mūs uztver šī kontekstā ar Ukrainu? Latviju ļoti labi uztver, ļoti pozitīvi. Man arī tagad teica, sveicini visus, saki, paldies, jo, teiksim, mana rota, atklāti arī Čaļis saka, Sandi nebūtu latvieši, mēs te būtu tieši mana rota, mēs būtu puspliki. Mums ir lielākā daļa, kas mums nāk no Latvijas, tieši caur jūri. Ja. Viss formas, ekoflovi, powerbankas, planšetes, mašīnu riepas, guļammaisi, saliekamās gultas. Visu, ko sauc, viss ir praktiski no Latvijas atvests. Ja. Un tāpēc mūs viņi ļoti ciena. Man ir lielākā daļa čaļi, kas saka, Sandi, beigsies karš, pirmais, kur mēs brauksim uz Latviju. Es gribu ap savām acīm redzēt to valsti, kura mums tik ļoti palīdz. Ja, tā kā tur man tādā ziņā es pat šādā veidā, mēs tur, kad aizbraucām uz to pierobežu, mums bija jāatrod, kur nakšņot dzīvot, daudz mums normāli. Ja tu jau aizbrauc, izdari to savu uzdevumu, tur diena, 2, 3, cik tur sanāk, atgriezies un tev kaut kur vismaz nomazgāties un tam līdzīgi. Ja. Es nolīmējos ar Latvijas karodziņiem, aizgāju uz tā ciemata pašvaldību, pie tā mēra saucamā, un saku, klau, mēs esam atbraukuši, strādāt palīgā, es saku, bet, nevar palīdzēt, kaut kur dzīvot. Viņš saka, Latvijā, viņš no Rīgas, es saku, jā, Rīga, viņš no Rīgai jāpalīdz. 2 dienas, un viņš man zvana, iedeva mājas saimnieku, aizgāja, un mājas saimnieks saka, Sandi, es pat savējos tur nelaižu. Viņš saka, visādi tie karavīri arī dažādi, ja. Viņš saka, tev es ticu, tieši tāpēc, ka tu esi Eiropietis, ja, tu jūti to. Un es te uzticos un dzīvoju. Tad tam mēs tikām pie mājas tikai tāpēc, ka es tur aizgāju parunāt. Ja? Tā kā nē, viņi vismaz man apkārt tie, kas ir ļoti, ļoti respektē, novērtē un vienmēr saka, ka Sandi, pasaki paldies. Ja? Un plus arī tagad es esmu šeit, cik dienas, katru dienu kāds no viņiem uzraksta, Sandi, kā tev iet, vēl viss kārtībā. Ja? Teiksim, viņi arī, arī joprojām dzīvo, jo viņi baidās, ka es neatgriezīšos. Viņi to ir teikuši. Viņi saka, mēs neredzam, mēs neredzam nevienu iemeslu, kāpēc tev braukt atpakaļ. Ja? Es saku, čaļi, es tā nedinu, ja es esmu, tad es esmu. Ja? Jo viņiem viena lieta, es kā karavīrs tur esmu, bet es varbūt kā karavīrs esmu mazāk vajadzīgs, kā vairāk tas tā kā, psiholoģiski. Arī komandieris saka, klau, letiņš vara, jūs nevarat. Ja? Tad viņi zina, kā, jā. Ja? Un tad tas viss tā mīja. Tas jau tev arī uzliek pienākumu. Tieši tā, un tāpēc es saku, čaļies būšu atpakaļ. Es nevaru. Ja? Un aizmirsu piebilst arī mašīnas. Mums ir no 6 mašīnām 5 ir Latvijas numuriem, ko Juris ar saviem atbalstītājiem ir mums sagādājuši. Ja? Tā kā mana rota tur par Latviju ir, viņiem... Jā, es saprotu, minu vārdu Juris, tas ir Juris Jurašs, ja mēs runājam par Juri Jurašu. Viņš palīdz, saprot, arī tev un taviem biedriem. Kā ir kopumā? Mēs te daudz arī presē lasām gan par amerikāņiem, gan par Eiropas piegādēm, gan tiek apstiprināts visādas naudas programmas. Tad mēs lasām, ka kaut ko nepiegādā, tā kaut kas kavējās, tā kaut kas nenāk.
kā ir, teiksim, uz vietas tu jūti, ir pietiekoši piegādā, kaut kas kavējās, kaut kas ir neizprotam, kaut kas saprotam. Kā ir šobrīd nodrošināt, jo tomēr 3 gadi jau šī darbība notiek? Nu, tieši mums ir tā, ka it kā ir, bet visu laiku tev kaut kas pietrūks. Kas pietrūks? Mums, teiksim, šobrīd pamats ir droni, vai ne? Tās pašas mašīnas, protams, ja, jo tas ir tev tas darba materiāls. Tu viņas tur lūst un brīžiem tas remontot izmaksai tāda, ka tev nav jēga viņu remontēt. Ja. Tu viņu jau atbrauc tev ne jauna, ja sāksim ar to. Un tas ir droni, mašīnas, vispārējais mums pa lielam ir. Ja. Es zinu, ka iepriekš bija artilērijas džeki arteici. Tā nav, tā kā tādi pārāvumi. Ja. Šobrīd viņi vairs tā kā neko nav teikuši, var jau būt, ka tur ir sakārtojies. Jo es, kad braucu uz Latviju pa ceļam fūrēm nāca iekšā, munīcija. Tā piegāde viss jau tur notiek. Cita lieta, kurš tev ir tas prioritārais virziens, uz kuru tu to vediet. To es nezinu, es tur neesmu tāda līmeņa komandieris, ka man tur kāds to stāstīs. Ja. Bet skaidrs, ka visu laiku ir pa maz, jo tos pārāvums bija tas pusgads, kad neko nedeva. Bija tas moments, ja, kad Eiropa un Amerika. Viņi tajā pusgadā principā iztērēja visu praktiski, kas ir. Un šīs piegādes nespēja uzreiz nosekt tev jau vajag to pusgadu un vēl plus, ja, un tu to nevari uzreiz tā nodrošināt. Ja. Tāpēc es zinu, ka vienu brīdi man teica par gaisa aizsardzību, ka jau ir viss kārtībā, pietiek tā kā tur dažāda tā situācija mainīga, nav tā kā vienāda. Protams, ka par to, zinām, visu Amerikas stāstu, kad it kā ciparos it kā iedeva, bet realitātē no tā visam nekas beigās. To ir viens, kas ir vairāk kā teicis, ka pagaid, jūs jau tik kā dodat, ja, bet fiziski jau vēl nav. Ir tikai summa X, ka pa tādu summu tiks kaut kas atvests. Ja. Tagad tās piegādes ir, es vienkārši pats redzu. Ja. Tā kā mums šobrīd ir tiešām droni, jo tie visu laiku. Tagad arī tāds varbūt nepatīkamāks jautājums. Pirms šīs kara eskalācijas Ukrainā bija nopietnas problēmas ar korupciju, ja, un to mēs zinājām arī savā valstī, par to bija runāts, arī ar to saskārās uzņēmēji, kas darbojās šajā valstī. Karš ir nolīdzinājis šo te lietu vai sāsinājis? Nolīdzinājis, nē, sāsinājumu. Es baigi neinteresējos pirms tam, kā bija, es tik zināju, cik virsrakstu līmenī, ja. Bet tas, ka viņa tur ir, tas ir fakts, ja, un regulāri kāds tiek aizturēts, kurš ir kaut ko tagad nesen, tas pats bija, tas psihologs, laikam, ja, kurš psihiatris, kas tas bija par ārstu, kuram tur tās mašīnas un viss, ja. Tas nav noslēpums, arī mums armijā ir čaļi, kas te bija, un viņu nav, un tad man saka, norakstījās. Un tad pēc tam mums saka, jā, $10,000, un tev uzrakstīs to papīru. Tā ir realitāte. Viņi to zina. Redzi, man ir savādāk. Tā mana rota praktiski visi ir brīvprātīgie. Viņi uz to visu skatās ļoti, viņiem tas nepatīk. Ja. Tāpat tur bija mums tas ēdienu, tas piegādātājs viens, tas piegādājs atbildīgais par ēdināšanu. Tas bija paņemts ciet miljonus dolāru bagažnieku atvedē, jo nocenotas produktus vai skēmoja čaļi. Tā kā tas viss tur ir, un jā, viņi tur ar to visu tā kā paralēli. Bet viņi ar to cīnās? Jā. Ir tā, ka, teiksim, viņi nepiemiedz acis. Nē, cīnās tikai, redzat, tur atkal, daudziem ir jautājums, kāpēc vienā iepirkumā, pieņemsim, ir šis nevis cits, ja viņi saka, ir taču tur, kāpēc tieši tas, ja. Vai pieņemsim, man arī ir jautājums, es, kad aizbraucu, man izsniedza 95. gada ķivere, ja. Kurai ir ķiverei 8-10 gadi, tas un viss met ārā, ja. Es saku džekiem, klau, viņi, iedots tev ir teksīts, ir bruņojas, tā kaut kāda, tur nezinu, no līķa laikam noņemta, ja, tur lietota. Un tad es sāku tur skaļi par to runāt, un tad viņi man Sandri paga, bet tādas mums vācieši atveda, tā kā kara sākumā, ņēma, kas ir. Es saku, ok, bet ir 3. gads. Un es ieeju jūs jebkurā militārajā veikalā, un tur ir šīs ķiveres. Kāpēc tur ir? Un te nav. Un tur tie ražotāji tur ir teikuši, ka no viņiem nekad nepirks, jo tas džeks nedos neko nevienam atpakaļ.
viņš jau tā bez maksas apģērb tur rotas un vēl, ja. Un tad man jautājums, kāpēc tur jā, tur nē, ja, un viņi arī paši šo visu uzdod jautā, plus viņi diezgan labi zina paši, kurš ir kurš, un beidzoties karam jau tur nekas vēl nebeigsies, tur tikai sāksies, ja, jo tur jau viņi arī labi zina, kurš kurā brīdī, ko tur no lielajiem vīriem pieskēmo, ja. Tāpat tās, es zinu, viņiem ir liela aizdoma ēna uz to pašu Jermaku, kas ir padomnieks, ja. Viņi arī saka, ka tas čalis nav tur tīrs un balts, un līdz ar to tev zūd ticība, vai tad Zelenskis pats to tiešām arī nezina, vai tā var būt, ja. Tur ir visādi, plus viņiem arī savas iekšējās, tur, zin kā, politiskās cīņas, ja, kurā brīdī, kurš ko tur mēra reitingus un skatās, ja, jo tad, ko noņēma Zalužnīs, ja, kā pareizi pateicu, tam bija reitingi labāki kā pašam Zeļenskim, tur jau čaļi, tur jau tādas spēles arī atvaļā, ja. Tā kā, tur jā, es nezinu, ir sāsinājies, bet pazudis nav tas skāja. Tu pieminēji vārdus, beigsies karš. Kāds ir pašu, teiksim, tavu komandas biedru skatījums uz to, kā tad viņš beigsies? Jo tas ir viens no jautājumiem, par ko mēs te daudz arī diskutējam. Tie manējie čaļi ir tādi, ka, ir jāuzvar, protams, viņam tas optimisms. Kas viņa formulējumā ir uzvar? Dabūt atpakaļ to, kas ir paņemts, ja, okupētās teritorijas. Un šis ir vispār tāds, visur, ja šobrīd ir runa par to, ka vajadzētu to, tā kā pamieras paliekam tur kaut kādās robežās un ko, un, vismaz man tie čaļi ir pret. Viņš saka, tad priekš kā mēs 3 gadus te vispār asinis lējām un cīnījāmies, kāpēc mums tagad vajag tādu pamieru, kur mēs atsakamies no visa tā, bet kā mēs karojām, ja. Līdz ar to karavīriem, armīniekiem ievarot kaut kādu pamieru būs diezgan pagrūti. Tad tas tiešām tad būs jautājums, kāpēc, ja. Līdz ar to viņu galvās uzvara ir tad, kad mēs dabūnam atpakaļ, kas ir mūsu, ja, un protams, iedodam to purnu vēl kārtīgi pa ceļam Krieviem, ja. Bet, kā tas viss attīstās? Pirms Trumpa es lasīju tādu amerikāņu formulējumu, atbild uz šo jautājumu ir, ka tā pamatjēga ir tāda, ka jūs saglabājāt savu valstu. Nav runa par to, cik liela, bet jums šī valsts saglabājās neokupēta. Es tam nepiekrist. Kas tad tā mēs tad atdodam mīļā miera Latgali vienā brīdī, ja, tad pēc tam, labi, paņemat tur vēl kaut ko, tā jau tas nestrādā. Bet es saku, tu tiem Ukraiņiem tu arī to neietirgos, karavīriem, kurš tur 3 gadus jau cīnās, un tu tagad viņam pateikt, zini, viss ir labi, tad tagad būs šādi, ja, pagad. Kāpēc? Tad jau uzreiz varējām pateikt, paņem, ko tev vajag, un nešraujām viens uz otru. Kā ir ar civiliedzīvotājiem, jo karavīram ir šī motivācija, ir šī definīcija, viņš saprot, par ko viņš cīnās un kāpēc viņam ir jācīnās. Ar civiliedzīvotājs viņš tur dzīvo, tad atnāk, kā saka, no rīta ir baltie, pēc tam ir sarkanie un atkal ir baltie, ja. Tu arī saskaries ar tiem cilvēkiem, kas dzīvo Krievijas teritorijā. Tagad jūs tur esat. Kā viņi uz to visu skatās un kā tu to, ja tu to esi sajūts? Tur kur mēs esam tajā pusē bijuši, tur ir, principā cilvēki ir prom, tur viņu nav, bet ir pāris mājās tur tantes palikušas, bet viņas runā ukrainiski un gaidīja ukraiņus un viņas, kā sakās, viss kārtībā, ja tur. Tā kā tur jau var tas, saku, jau tik saaugušas bija tās valstis, ka tur kurš kurā brīdī ir kurš, ja tur tepat laikā ir Ukrainas teritorijā it kā Ukraiņi, kuri savukārt joprojām gaida, ja. Mums jau joprojām tur viss notiek, visas stučīšanas saucamās, ja, un koordinātes, un kā tad tie droni var atlidot uz koordinātēm, ja kāds viņas nenodod, ja. Tad bija, pašiem bija jāizbrauc saulēcīgi, tur jau uz vienu punktu, pēdējā brīdī atcēla, un pēc tam tikai mēs uzzinājām, ka mūsu pašu viens no komandieriem bija nolējis, ka mums tur ir jābūt, un mēs būtu aizbraukuši, mums tur jau gaidīt. Tas komandieris, protams, tagad ir arestēts, ja, bet tā ir realitāte. Ja. Un tāpēc, jā, tur vienkārši saprotot, ja tie tur, tad tev tur no katra koka ir jābaidās. Ukrainā vismaz tev tur tik traki nav. Jo arī, teiksim,
Tad bija brīdis, armijnieku mašīnas dedzināja, ja, jo Telegram kanālos Krievi tur solīja, nezinu, 2-3 tūkstošus dolāru par katru mašīnu, tad tur pusaudži bija, bet Ukraiņi diezgan operatīvi, viņi visi praktiski tika noķerti un tika iedoti reāli cietumsodi. Un tas šobrīd bišķi, neviens negrib sēdēt cietumā, ja viņš redz, ka te jau reāli arī arestē, kurš tev ies par 2000 cietumā pēc tam sēdēt, ja. Arī tā, tur joprojām vervē kaut kādām lietām, tur tāda cīņa arī iekšā notiek, un tāpēc saku, grūti tā baigi, Jānis it kā tur ir, Ukrainis it kā, viņš tur ir, ja, bet vai viņš tiešām ir 100% tāds lojālais, es jau tur tāds iebraucējs nezinu, ja, jo arī tur bija sākumā, tur pilsētu mēri, tur jau lēja informācija, pēc tam paši aizmuka visi uz Krieviju, ja. Jā. Krievijas spēcdienesti pamatīgi strādā, lai vervētu. To es arī jautāju mūsu valsts kontekstā. Ja? Cik spēcīgi ir, vai tas ir vairāk tā kā izrunāts, vai viņi tomēr ir jaudīgi? Nē, labi, kā Ukrainā tur tos, kas ir tie patrioti, tur neko nesavervēs, var nemēģināt. Ja? Kaut kādus šaubīgos, es domāju, ka joprojām tur tas viss notiek, cik tur kādā līmenī tas cits stāsts. Ja? Par Latviju, es pat nešaubos, mums te gaidītāji pietiek. Mums Saeimas deputāts bija Jātamsons ar visaugstāko pielēdi valsts noslēpumu, par ko mēs runājam. Ja? Un es domāju, mums iestādēs ļoti daudz, ko tu pasties arī tie paši Ukrainā šobrīd. Tie mūsu Ukraiņu armijas bosi un ģenerāļi ir kopā mācījušies ar pretējās puses tiem visiem. Vienu skolu kara ir beiguši, ja. Tad viņi tur šobrīd viens pret otru kaut ko karoja. Tur sākam, ar vienādām metodēm nevar, ja. Tad ir jādomā kaut kas savādāk, jāizdara, lai tu salauztu kaut kādu tur sistēmu. Tad tagad tā spēle ir, ka tur ar droniem, ar vēl, mēģina kurš kur apspēlēt, ja. Tur arī vai visi joprojām, vai visi tie mūsu komandieri ir 100% tā, ka par Ukrainu. Ja? Viņi paši to nevar atbildēt. Kamēr tev nav kaut kāda situācija. Ja? Jo tur jau tas pats, tur kaut kādas mums bija kafejnīca pierobežā, kur parasti izbrauc ārā, tā pirmā vieta, kur normāli kafiju iedzer. Tur brīžiem jau tur armijnieku daudz, tur komandieri jau raksta, klau, nopirka kafiju un brauc prom, nesēžat tur. Kāds nolies un būs, ja. Tā arī bija pēc 3 dienām, tur bija jau burziņš un atlidoja raķete, ja. Labi, viena lieta viņu izlūki, bet tie viņu izlūki jau nelido tur, ja. Tātad kāds ir, jau pateicis, ja. Es varēju tur pie tāda kaut kāda mēra, runājot par māju, es varu domāju, kā, kā, tu pasaki no Latvijas šoreiz paveicās, ir nākošais pateikt, varbūt to var kaut ko izdomāt, paņemt ciet, būs prece, ko mainīt, vai ne? Ja nezinu. Tad tā ir tā. Tev joprojām tā motivācija, ka tu atrodies tur, ir kāda? Jautājums. Es nezinu, man sākumā bija motivācija, pirmkārt, braucot un pie viņiem, tur, kad tu ved to palīdzību un tā līdzīgi, tu jau pamazām ar viņiem runā, tad viņi, Sandi paliec, kad tu tur, saka, dronu taču esi lidojis, esmu, tā arī ir, es lidoju, filmēju kādreiz video un taisīju. Saka, viss, viņš saka, es saku, bet, es jau neesmu armijnieks, ko es te atvesu savu gaļu, vienkārši, kāda jēga. Tas komandieris tā pastās apkārt uz visiem savējiem, viņš saka, kurš te ir armijnieks? Ja. Tā kaut kā, tad tā motivācija bija, ja es varu palīdzēt, es saku, es varu braukt, es redzu, ka es varu palīdzēt. Braukt vienkārši tā, ko? Saku, nē, Sandi, brauc, būs, viss labi. Un tad es braucu, uzreiz bija jau tā vieta, viss jau bija izrunāts, ko es darīšu un kā. Un tad tā motivācija bija tāda, ka, palīdzu, cik varu, un tad jau redzēs, kā tālāk. Tad, ir brīži, kad tev tas nosēžās, ka tu to iekšēnē, to bardaku redzi, nav jau tur nekāds cukurs, ja. Un tad liekas, ja jums nevajag, man arī nevajag, apmēram, ja. Bet tas kaut kā,
atkal redzot, kā man apkārt tie džeki tur ņemās, kā viņam tur deg acis, ka viņi grib un dara, un tu saproti, pats, bet es jau nevaru viņus arī tagad, tad nevajadzēja braukt, tad vai tu brauc, vai tu nebrauc, ja. Un tad, jā, man tā motivācija tieši no viņiem vairāk tagad nāk, ka viņi saka, Sandi, nē, izdomāsim, saliksim, sataisīsim, paši ņemās tur skrūvē un, kā darās. Tad likās, pats, es jau vairs nevaru atkārties, man ir tur jāpliež līdz galam, ja. Plus jau viņiem es saku, vai tik daudz es esmu kā karavīrs tur vajadzīgs, cik vairāk viņiem tur tā, kad viņi var tur stāsta, un mums tur bijušais deputāts no Latvijas pie mums ir, mēs tur zini, kā pārējie. Jo viņiem deputāts tas ir, kaut kas tur, vai ne? Tas nav tā kā mums to var uz ielas satikt, ja, tad tur jau, tā nav, ja. Tā viņiem liekas, kāpēc bijušajiem deputātam ir jābrauc uz Ukrainu karot, viņi, neiet kopā, ja. Bet tāpat laikā viņi to ļoti, respektē, ka wow. Un tad arī, man arī ir vieglāk kādas lietas varbūt tur uz vietas sarunāt, sakārtot, viņi jūt, kur jāsūta mani, ja, kur viņi paši, ja. Tas viss tev strādā un kaut kā, ievelk, gribās palīdzēt. Es nezinu, tā motivācija varbūt, man nav kaut kāda kā augstā matērija, tur, vai tur tagad es tur par Latviju, vai kur tas viss, lai paliek tiem, kam tur tā jārunā, ja. Man, jā, protams, es esmu arī par Latviju, bet vairāk es par to, lai viņi ir jāaptur tur un miers, beidzot filozofēt. Ja es šobrīd to varu darīt un palīdzēt, tad es to daru. Kas būtu Latvijai jāsaprot no tavu skatījumu, kāds tad ir tas modernais karš, vai tas ir, es tā pārspīlēt teikšu, tur nāks kavalērija zirgiem, vai tur brauks tanki, vai tur masas ar plintēm, vai kāda ir tā modernā šodienas kara filozofija un kas tad nāks, ja gadījumā būs tā X stunda pēc šodienas mēroklis? Šobrīd viss ir droni debesis. Ja. Arī pat, kad tur arī mūsējie, kad tur iet uz priekšu, virzās tāpat aizmugurē ir drona atbalsts. Viņi neiet bez. Pirmkārt, tās ir aksis, otrkārt, tie droni arī var nomest kaut ko, ja vajag, un piepalīdzēt, iet uz priekšu. Ja. Tā kā tur bez droniem šobrīd es vispār neredzu, ka tur kaut kas notiktu. Ja. Un vai mums, Pus ir reālisti. Tu jau nevari mūsdienās vairs sapulcēt pie robežas, tur nezinu, 1000 cilvēkus, kurus no satelīta neviens neredzēs. Un tā nenotiek. Tur uzreiz zinās, un vēl te arī amerikāņi brīdināja, Ukrainas tur jau bija redzams un skaidrs, vai ne? Tātad tā nebūs. Tas, kā es redzu, es domāju, ja kaut kas tāds notiktu, tad būtu kaut kas līdzīgs kā Ukrainai, kā es darītu. Es pasūtītu Latgalē iekšā zaļos cilvēkus, viņus pa 5, pa 10, padedzināt Latgali, pahajojat, iznākat ārā, pagaidām mēnesi, ejam vēlreiz kaut ko padedzinam, tev jāiesēj šī sēkla, ja? Un pēc tam jau tad tu skaties pēc situācijas, pieļauj, tu pa to laiku tu pāris jau Latgalē, zinot, kādi mums tur ir daļa lojāli, daži jau būs savervēti uz to brīdi, nekādu problēmu, es domāju. Un tādā veidā, tev nav jābrauc te ar tanku iekšā, ja? Plus es saku, vai mūsu gaisa telpa, man liels jautājums. Es jau saprotu, ka mums laiku šie stāsti, to mēs nevaram stāstīt, Bet tad pastāstat, ko varat, bet jūs pat to neizdarat. Tad man ir jautājumi, viņa ir aizsargāta, nav aizsargāta. Dronu stāstus mēs zinām visu, kas te notikās. Ja? Patiesībā 100 šahedi jūs nestādaties priekšā, ko tas nozīmē. 100 šahedus palaist uz Latviju, tas ir kā katastrofa. Ja? Tev nav jānāk te nemaz. Atlidini, ko tev vajag. Jo, ja mums tas gaisa telpa tiešām ir tāda, es nezinu, es varu spekulēt šobrīd tikai tāpēc, ka neviens jau neskaidro. Mēs neko nezinām. Ir, nav aizsardzība, nāk šahedi, es zināšu, ka viņi nāk, nezināšu, kā paziņos, vai paziņos, kad paziņos, kas man jādara. Mēs to neko nezinām. Tāpēc jau ir tā šūmēšanās arī sabiedrībā šobrīd, ka par katru jau mazāko kaut ko mēs jau sprākstam, ja, un pamatoti sprākstam, jo tu nezini, ja. Ko nezinu, te tas vienkāršais, ielido un nokrīt, un pēc pusdienas paziņo, ka nokrita, ja. Ja ielido lidostas telpā objekts, kur tu nezini, kas tas nemaz ir, vai tā ir bumba vai kas. Un no kurienes ir palaists, kas ir vēl, man liekas, vispār tāda situācija, ja. Tāpēc es saku, un tāpēc, zinot šo, te baigo gājniekus sūtīt nevajadzēs nemazām, ja.
to pašu lidlauku, lidostu, ja mēs paskatāmies. Patiesībā viens FPV drons iebliež lidmašīnā pilnā ar pasažieriem, un tev nevajag karu, tev visi investori aizmuks, pateiks, mēs jau esam tur sarkanā lampiņa, lai pie mums kaut ko darītu, šitais aizvērtu visu ciet, ja? Un mēs te savā solā dzīvotos tālāk. Tā kā es jau to tā arī uztveru, ka tas arī ir signāls pārējiem, ka pagaidiet, kas tu jūs te tiešām, ja? Nezinu, es neticu nekādam tādam uzbruku. Es vispār neticu, ka Latvijai uzbruks, ja būtu, tieši sevis, ja? Bet mums ir jābūt gataviem, ja? Jo, Ukraina arī neticēja, patiesībā līdz pēdējiem brīdim neticēja. Kas sanāca? Tas, ka mums ir NATO un vēl, it kā jā, bet redzot, cik mīksti mēs esam rēģējuši jau līdz šim, kas ir noticis, ja? Man nav baigā pārliecība, ka atkal apmaldīsies drons, iebliezīs kaut kur, un mēs atkal filozofēsim. Kas tas bija, vai viņš bija ar labiem nodomiem lidojis, vai ar sliktiem nodomiem viņš lido, bet tā ir, ja? Un es neticu, ka uzreiz būs kaut kāda baigā reakcija. Es ceru, protams, ādažu bāze, tur ir profiņi, un tur tomēr ir cilvēki, kas, saprot, ja? Bet ar to būs par maz. Un vai mēs visi pārējie tiešām saprotam un zinām, ko mums darīt, es ļoti šaubos. Ja? Tāpēc, ka tāda pieredze jau nav. Un ja tev nestāsta un nemāca un nerāda, tad tu arī nevari zināt. Pajautāju, kuram uz ielas, ko tu darīsi, kad lidos šahis, tev neviens neatbildēs. Ja? Pajautā Ukrainim uz ielas, ko viņš darīs, kad lidos šahis. Pirmais ir patvērtne, ja? Tas ir uzreiz, viņš arī zina, kur viņa tuvumā ir. Ja? Tas ir viens, otrs, viņš reāli zina, kad viņš lido. Viņam ir apziņošana. Ja? Mums ir, es nezinu, nedomāju. Ja? Tur jau tā lieta, viņi jau saprot, ka ir tas, pie kā mēs ar to esmu jau vairākas tajos, kur nāk tā informācija, tur ir monitors trauksme, kur tev karte visu laiku ir, kur tu redzi, ja? Tu jau vari skaties, trauksme nāk tajā reģionā, tajā skaidrs tuvojās, nāk uz Kijevu, tūlīt arī apmēram būs, ja? Tā arī parasti ir, ja? Tu jau vari kaut kā paredzēt. Cita lieta, ka arī Ukraiņi jau es redzu, ja sākumā mēs braucām, ir trauksme, viss kroks ciet, neapkalpo ciet, viņš nav, bet viņš neapkalpo, visiem jāiet ārā un tā kā gaidam, ka beigsies. Ja. Šobrīd tas jau vairs nav tā, viņi vairs neko ciet netaisa, jo tev ir jādzīvo tālāk, tu nevari visu laiku, jo trauksmes ir vietās, kur viņas ir visu laiku. Ja. Bet tev ir dzīve jāturpina, tāpēc viņi, protams, arī jau tur daudz ko ignorē, ja, bet viņiem vismaz ir šis algoritms, vai mums ir, varbūt ir, es nezinu, bet es neredzu. Tad tagad jautājums. Jā, man ir jautājums. Man bija tāda iespēja reta un ļoti laba savulaik runāt ar bijušo leģionāru bataljonu komandieru, kam tajā laikā nebija pat 20 gadu. Tas bija Mūrs Kauvis, Rolands Kovtaņenko, varbūt es zināms. Zināms, nebija. Un viņš stāstīja tādu lietu. Tad, kad Krievi nākuši ķēdē pēc visiem noteikumiem izvērsušies, ja, atlika ar kaulu zāģi palaist vienu, otru, trešo kārtu, Krievu karaspēks saskrien vienā čupiņā, un tur viņi arī tiek noguldīti. Tas ir tā, tīri no psiholoģijas, par cik viņi dzīvojuši sāģās, vairāk vai mazāk tādās kā kopienās, nevis tā kā latvieši individuāli pa viensētām, bet tādas tās lietas ir bijušas. Vai tas ir novērojams arī tur? Es pat nezinu. Skaidrs, ka viņi tie paši korejieši, kad nāca iekšā, ja, tas, ko es redzēju. Viņi visi saskrien tajā vienā mežā. Redziet, tur ir ļoti daudz līdzenu. Tur tādu kā mums klasisko mežu, ir pārsvarā ir pļavas. Un tad ir tikai tādas stigas, tās saucamās pasatkas, kurās, ja, un viņi ir spiesti, tad tur visi saiet kopā, tev jau īsti citur nav kur, ja. Tā kā tas tā ir, bet vai tas ir tāpēc, es to nezinu, bet tas ir tur vairāk tādēļ, ka tev īsti nav cita vieta, kur izvērsties, ja. Un jā, to mēs to jau arī mūsējie tad dara, tad tu zini, ka viņi tajā pasatkā tur ir noslēpušies, un tev mērķis ir, tad tu tikai pa viņu strādā, ja tev ir ar ko strādāt, ja. Bet skaidrs, ka labāk ir,
vispār neielaist viņus, ja, jo mums jau, tā teiksim, pirmie korejieši, kad nāca, nebija ar ko artilērijai šaut, un viņi tā arī tie 50 aizskrēja līdz tam mežiņam, ja. Nu, protams, pēc tam tas svēpē ārā, bet tas ir grūtāk nekā jau laicīgi norēģēt un sākt pa viņiem tur bliest, ja. Bet es nezinu, vai tas ir tā, nu, korejieši jau no sāģus, ja, bet tur tādi apstākļi vienkārši paši krievi, nu, ierakumi ir ierakumi, tur viņi izretinās, ja, tas, ka viņi kaut kādā tur mežā saspiežās, nu jā, bet tikai tāpēc es saku, ka viņam nav citu opciju, tur ir tādi lauki, ka tev jau nav kur nemaz nolīst, ja. Jā, bet jau pašā laikā, teiksim, leģionāri bija ierakumos pa 10, 15, pat vairāk metriem viens no otru tā izretināt. Nu, mums jau arī līdzīgi, viņi jau nesēž blakus viens otram, ja. Es saku, nu, labi, Krievi arī jau retinās, viņi jau ar tur ierakumos, cik mums tie izlūku video ir, viņi jau ar tur blakus nesēž, ja, kaut kas līdzīgs. Bet tur tīri dēļ tiem apstākļiem. Tas varbūt Latvijai ir tas atkal, meža ir plus, tur FPV droni tur neko neizdarīs, tur jau neizlidos cauri, ja. Tur viņiem ir lauki, ceļi, lauki, un tur tas FPV ir kings, ja. Atkal šīs ir tās nianses, kas mums ir jāzina un jāņem vērā, ja. Letiņš ja mežā tur ielien un ieraukās, nu tu tur tiec klāt, vēl atrod, ja. Izlūk drons jau arī, viņš jau labi tur termokameru tev redzēs, nu, kad, ja, bet, teiksim, tā, ka tu lido kaut kādā normālos laikas tur apstākļos un tev ir zaļš mežs, tu neko tur neredzēs. Nu, tās kameras jau nav tev tur, zin kā, ka tev cita lieta, jā, nu, termo, tad tu redzi, jo es tiešām arī paši naktī, kad pacēlāmies uz tas pagrabs, kur mēs sēžam, mums ārpusē ir ģenerators, ja. Bet viņš viss ir nopakots, nu, lai tas neredz, lai nav tas siltums. Tu lido uz turieni, kā tu pasties viss ok, tu lido mājās, tu skaties, ir jau uzsilis kabelis, nu, kas tev ieiet iekšā, ja, un tu reāli redzi tādu, nu, tā kā svītra. Wow, un tad Džeki fiksē vēl to kabeli, tur kaut ko bišķi laikam ieraka, ko, jo tu pat nevar iet, kamēr tu to neesi sācis darīt, es nezināju, ka tā var būt, ja, Džeki arī, nu, visu jau noslēpa, kamēr tu izlidinies, nāc atpakaļ, viņš jau ir uzsilis, un skaties, tu skaidrs, ka tie arī atlidos, nu, ja tur kaut kāds vadiņš, viņš sāks kalkulēt, kas tas tāds varētu būt, līdzīgi jau arī tu lido, tu redzi kaut kādus tur, nu, ķermeņus, nu, tu sāc tur skatīties, nu, kas tas ir, kas tur var būt, vai, teiksim, tur vienā vietā 4 punkti. Mēs tur dienas 3 lidojām, lai saprastu, kas tas tāds tur ir, ja, tad tu mēģini jau pa dienu tur pielīst, nu, kāpēc tur ir kaut kādi tur tie punkti, ja, un tāpat jau arī viņi dara, ja. Kā, nu, tad tas dronu cīņas, teiksim, Latvijas apstākļos būtu pilnīgi savādākas. Man jautājums. Es sapratu, ka Dieni tagad brīvprātīgo rotā, ja? Vai ir sanācis saskari arī ar regulāros armijas vienībām, kāds tur ir noskaņojums? Es saprotu, brīvprātīgie skaidrs, viņi zina, kāpēc tur ir. Nu, apmēram ir kaut kāda tā motivācija. Viņš jau nav kaut kāds brīvprātīgo, vienkārši ir sakritis, kad ir tur jau arī, bet, ir arī džeki, kas ir iesaukti, protams. Bet, tad, teiksim, kur ir lielāks vairums tiem tieši, kas ir regulārās armijas. Kāds tur ir tas noskaņojums? Es nezinu, es ar viņiem tā... tāpēc es prasu, vai ir sanācis. Es esmu runājis ar tiem, kas ir mums iesaukti, čaļi, ja, jaunie. Nu, ir dažādi, ja, bet redzi, tur jau šobrīd daudz tā izpratne ir kāda. Nu, man iesauc armijā, tā tad man ir uzreiz sūta uz ierokumu. Tā vairs nav. Tas bija kara sākums, kad visiem bija šeit automāts un dara. Ja. Tagad tomēr viņi piemeklē tev atbilstoši, ko tu vari darīt. Ja mums atnāca iesauca čali, riktīgs datoriķis, ja, un viņš godīgi saka, man ir bailes, nekur nevaru braukt, un tev arī īsti viņu nevajag. Tev tas ir renkurs, ja tu tādu iebrauc kaut kur iekšā, un pēc tam domā, nedod Dievs, ko viņš tur, ja. Un, tad atrast, mums vajadzēja lietvedi, tā viņš sēž pie sava datora, taisa man atvaļinājumu lapas un tam līdzīgi, ja. Tur daudzi tagad joprojām domā, ka man iesauks, tad tagad man tur uzreiz tā nav. Plus tikko tu pats atzīmēji anketā, ko tu esi gatavs darīt, kur tu sevi vislabāk redzi, ja. Un tad jau tev tur piemeklēs, mums loģistikā trūkst cilvēki, mums autovadītāji trūkst, ja tur ir
reti, kam ir autovadītāji, nu, teiksim, salīdzinoši, ja daudziem nav autovadītāja apliecības, savukārt tiem, kam ir lielākā daļa, viņas ir nopirkuši. Viņi jau, nu, tu brauc, viņš man prasa, Sandi, ko tā zīme nozīmē. Es saku, tu nopietni. Es saku, tev taču ir tiesības. Viņš saka, jā, bet es nopirku. Es saku, klausies, mainamies. Tā ir, ja. Respektīvi, tev vajag autovadītājs, tev ir čupa cilvēku, ko vajag, kurš neies ierakumā, ja. Viņiem šis joprojām dzīvo, nu, ka tagad mani tur uzreiz sūtīs. Nesūta. Pirmkārt, arī apmācīs. Otrkārt, nu, ja tu redz, ka tu, ja kurš normāls komandieris redz, tu tur drebi kā apšu lapa, nu, viņš tevi nedos līdzi džekiem, nu, no tevis jēga nulle. Tieši otrādi, tu vari iztraucēt kaut kādā brīdī, ja. Tāpēc, bet, nu, viņam tagad bija tā, ka bija baigi vienu brīdi, tad dezertieri daudz, viņi uz Poliju brauc uz mācībām, un tad tur mukaiki paliekam kāds projām. Tā viņiem bija, laikam, līdz 31. decembrim pateica, atgriežaties visi, kas, kad, nekādi sodi, nekas nebūs. Es tieši braucu šajien, jā, bija ziņa 7000 ir atgriezušies atpakaļ, ja. Tā kā viņi jau risina un domā un dara, nu nav jau tā, ka tur, ja, ok, ir tev speciālie, tur, kas ir tie ierakumi džeki apmācītie, nu, tur ir Azovs un tur ir vēl un vēl, ja. Protams, vajag vēl, un arī ir jauni džeki, ja zinu, Sadagtiets atnāca pie mums, viņš arī bija tieši triecienu džekiem kopā, bet viņu ievainoja, un šie saka, klausies, nu pēc ievainojuma, nu varbūt tad kaut ko mierīgāk, jo tu tomēr vajag, lai tu esi 100% gatavs. Ja. Nu, tad viņu atsūtīja pie mums, un tad mēs, kad, teiksim, brauc čaļi lidot, tad viņš ir tas, kurš sargā gaisu. Nu, respektīvi, jūs darat savu darbu, viņš vaktē, lai kaut kas nelido, un ja lido, tad viņš ir tas, kas, plieš pa tiem droniem, ja. Tā kā katram var atrast pielietojumu. Vai ir redzēt kaut kā tādi, tieši no Krievu puses uzbrukumi, kur tu redzi, ka, ir tā kā, kā saka, gaļu, ka vienkārši laiž kaut kas tāds? Jā, man rādīja video, kur tur vienā sektorā Ukraiņiem nācās tā kā mazliet atkāpties. Viņi arī apzināti izdarīja, lai nezaudētu cilvēkus. Viņi atkāpās kalniņā, ierakās, un tur jau tu vairs klāt netiec. Bet viņi nomīnēja to lauku, lai tik ātri, lai iegūtu laiku, lai tu var ierakties un sadarīties. Un tad, bet tikmēr izlūki, protams, gaisā karājās, lai sekotu līdzi, kas notiek. Atveda vienus 50, pārdzina pār mīnu lauku, atveda nākamos 50, pārdzina, atveda nākamos, un principā kādā brīdī, respektīvi, Ukraiņi, ko plānoja iegūt laiku, neieguva, viņi viņus ar gaļu atmīnēja, tieši tik vienkārši. Jā, uz prostēnības aizmugurē sēž tiem gaļas cilvēkiem. Arī viņi nevar atpakaļ nemaz Viņi ies atpakaļ tāpat no un jautājums, vai viņi tur tādā skaidrā prātā to visu dara, man arī, jo, tad, labāk, tad, šauj mani nost, nekā es tur eju sevi kropļot un tur, mirt kaut kādā mokošā nāvē, jo tev jau nes tur no turienes ārā nevāks vairāk, ja. Tā kā ir, tur man reāli čaļi rādīja, un jāsaka, mēs sēžam skatāmies, neiet vispār galvā iekšā, ja. Easy, ved un dzen un... Respektīvi 150 cilvēki. Tur, plus mīnus, tur katru mēs skaitīja, viņi apmēram tā saka, apmēram ap 50 cilvēku grupa, un viņus dzen vienkārši pār. Tā kā ir, esmu redzējis. Jo Vagnis no tā otrā pasaules kara laika un arī iepriekšējiem, cim redzot tajā uztverē, nekas nav mainījies. Jā, tikai droni nākuši klāt. Jau mēs ar tā uzskatu, redzot, kā viņi tur ko, plus kā viņi arī tur, bez te paši korejieši, mēs zinām, tur ir pilns, mums ir rādīti, ir pārtvertas ziņas un viss, ja. Viņi, krievi paši viņus tur necieši, viņi, pēc kam viņi tur apmēram mums ir. Un skaidrs, ka viņi viņus nekādā normālā uzdevumā nesūtīs, ja viņi tur ātrāk no viņiem grib tikt vaļā, ja. Tur diezgan viņus sūnīja viņus, mums ir, kur pārķir kaut kādas sarakstes, balsziņas vairāk nekā sarakstes, ja. Tā kā, tur, jā, bet arī tas, ka, viņi arī savējos, tur, teiksim, gadās tev tur mums arī ir bijis, tur kaut kādā šokā, tur, nezinu, pazaudēja automātu, muka prom vai ko, zin kā, tu jau nevari. Labi, tur sarakstīja papīrus, visu izdarīja, ko, ja? Tur jau nē, tur komandieris tevi tur slāna karceros met un ko tik tur nedarēja, ja? Kas arī liekas, tev visiem tur var gadīt, bet laikā mēs paši esam atraduši
2 automātus mežā, nezinu kam, ja, jo tā cilvēka uzvedība līdz tam brīdim, tu jau vari domāt, ka tu darīsi tā, bet kā notiek tajā brīdī, jo tas, ka, ko arī man teica, brīdināja, ka kaut kādas apšaudes, kaut kas, tad tie jaunie visi kaut kur skrien pēkšņi. Kas ir absolūti nepareizi. Ja? Tad labāk kaut kur sēdi. Ja? Un tās reakcijas ir tik dažādas, ja? Jo tu jau vari gatavoties karam, trenēties un visu pārējo. Man arī teica, Santi, tu nekad nesagatavo, tu nekad nezini, kurā brīdī kas notiks. Tu vari sevi sagatavot. Bet tad, kad ir tas pirmā bumba atlidot, tad tikai tu saproti, kā tu uzvedies un ko tu dari. Ja? Jo viena lieta ir mācības, tu zemapziņā zini, ka tu izdzīvosi. Jā, tu spēlē kariņu, bet tu zini, ka tu izdzīvosi. Tur tev vairs tu nezini, ja? Un tad tās reakcijas, katram ir, ja tu pat pieredzējuši Džeki, ja tur man atkal bija situācija, viņš sāk kaut ko panikā ņemties, ja, kurš karo jau no pirmās dienas, bet viņš nevar kaut kādam tikt pāri, un tas tā ir, ja? Tā kā tas, jā. Vēl minējāt par to, ka sapratu, ja dažas mašīnas no Latvijas, tomēr laiks arī pagājis, tuvojas tas 3. gads. Daži cilvēki domā, ka tur palīdz jau to, vai ir vēl vajadzīga aktīva mūsu līdzpilsoņu palīdzību ziedot, un kas būtu tas reālais, ko vajag, un kas ir, un kā to novērtē arī paši Ukraiņi. Jā, es saku, manā rotā Ukraiņi ļoti novērtē, viņiem, saku, Latvija ir pirmais numurs sarakstā, kur viņi visi uzvarēs karu un brauks ciemos skatīties. Ja, tā kā tur par to mēs tur ļoti novērtē. Tas pirmais, ko vajag, es jau saku, mums šobrīd tie ir droni, tieši mums. Jo, kā baigi dažādi atšķirās tām dažādām vienībām tās vajadzības atkarībā, ko tu dari. Ja. Viss pārējais, es saku, paldies Letiņiem, mums ir, mēs esam pietiekami labi apgādāti. Ja, tieši no Latvijas. Ja. Jā, mašīnas, protams, bet mēs arī tagad braukšu mājās, jā, vēl vienu mašīnu, ja, jo tā ir tā problēma, ka ne jau tā mašīna tev ir tik daudz karam, jo tev, lai tu brauktu kaut kur iekšā, tev tomēr vajag jau bruņu, hammeru un tam līdzīgi. Tu parasto džipu, tu tur tekur tālu neaizbrauks, tev būs FPV un brauciens būs beidzies. Ja. Bet arī vienalga tāpat mums ir Hilux viens, ar kuru mēs pats personīgi braucu tur iekšā, jo viņš ir vienīgais, kurā var lielo vampīru ielikt. Kasti hammerā viņu nevar ielikt. Ja? Tev nav izvēles. Tu riskē, tu brauc, tu uzlikām rebu un brauc. Jo mašīna vairāk tev ir, manā gadījumā, mana mašīna ir kas, tas ir mans office. Man tur stāv visa mana iedzīve, tas ir somas. Ja? Tev ir vasaras, tev ir ziemas, tev ir ekoflovi, tev ir powerbankas, ķivere, kas ir ko man iedeva, bruņu veste, plus ķivera bruņu veste, ko es pats paņēmu, modernāku, ja man viņa ir jānodot pēc tam. Tu staipi līdzi to visu, ja. Un tās beigās ir, lielās somas dažas savācās, ja. Līdz ar to man tas viss stāv manā mašīnā, un tad tagad pasaka, tajā dienā jums ir jābūt tur, ar ko tu brauks. Un es sēžu uz savu mašīnā, braucu uz to konkrēto vietu, un man galva nesāp, ja. Lielai daļai čaļu nav, Ukraiņiem, ja tur puiši no laukiem, kāda mašīna viņam, ja. Tad tu palīdzi paņem kādu no viņiem līdzi, ja, jo viņam arī ir jātiek. Tur jau pasaka, līdz tikiem un tikiem jums ir jābūt tur un tur, ja. Ko tu ar autobusu brauks, ja, un viņiem nav to mašīnu. Tagad man teiksim, es paņemšu mašīnu, es savu atdodu, man jau rinda stāv čaļi, kuriem viņu vajag kā ēst, ne tik daudz braukt karot, cik tev sevi vajag ar kaut ko vizināt, ja tu nebrauksi. Mums nav iedota, mums ir kaut kāds tas zils iedots, ko cilvēkus vadāt, tāds pusmiris, un mēs viņu neaiztiekam, jo, es saku, paldies, mums ir mašīnas, ar kurām mēs spējam sakooperēties un visi aizbraukt, ja? Un tas ir svarīgi. Tu nevari, pie kam tev iedeva automātu, ar ko tu brauksi. To sabiedrisko brauks ar automātu, nebrauksi, vai ne? Mašīnas tur pusēji nav. Mašīna viņam pat tāda apliecība nav. Ja? Tāpēc mašīnas ir svarīgas, joprojām nekad nav aktualitāte pazudusi. Ja? Un mums droni. Citiem es zinu, pat kaut kādas varbūt tur droni
planšetes šobrīd, bet tās mums jau tūlīt būs ir pasūtītas, ja, lai to arī tev vieglāk no planšetes ar dronu operēt. Ja. Tādas visādas, protams, arī produkti, paldies Dievam, mums ir tie Rīgā, kas tur tie uzņēmēji mieram, ja, laikam, es pareizi atceros, tad mums tur ved un viņi gaida, viņiem ķelmēna maize, viņiem tas ir pirmais jautājums Jurim ir maize atvedi, jo viņi saka tādu rupmaizi, viņi nav ētuši, ja. Tad mums, tās pārtika plus vēl viņiem, protams, mūsu zivju konservi garšo, viņi tur slavē, ja, un tad ir par kārumu vispār neizteikšos, ir jāslēp. Tā, ka viņi, ja. Un to mums visu ved, mums ir, man grūti, teiksim, kaut ko pat uzreiz tā iedomāties, ko tiešām ļoti vajag, izņemot dronu, ne tev vajag darbarīgu. Tas ir darbarīgus, mums vajag, plus mašīnas, ja. Pārējais viss, tavs maz letiņi mums visu dod. Karš, bet viņi turpina dzīvot tālāk, tev nav varianti, ja tu tur visu laiku, ja tu tur esi palicis, tu turpini dzīvot, tu tāpat sapņot, tu būvē kaut labi, tu varbūt tur tādas lietas, ja, bet tu vienalga kaut ko mazliet plāno un domā, jo savādāk tad tev nav opcija, ja tu tur tikai tajā sēdēsi, tev vienā brīdī var aiziet ciet, ja, jo tev jau tā ir grūti, es arī redzu čaļiem, tur ar tām algām mums tur visādas dīvainības, tad aizkavējās, tur viss kaut kas tur notiek, ja, un zikā, tu redzi, viņam mājās sieva, 2 bērni, tu jau redzi, sieva zvanās, kaut kas neiet, ja, viņš tur pārdzīvo, plus viņam alga nenāk, viņš nevar nemaz sievai neko aizskaitīt, ja, tur jau vēl šīs visas lietas, zikā, tad, un tad viņam kaut kādu, tagad viņš ir bijis tur kara zonā, nopelnījis kaut kādu vairāk naudiņu, viņš grib kaut kādu sev arī kaut ko, ja, un tas ir normāli, ja, tad, tu nevari visu laiku tur. Tāds tehnisks daļas jautājums. Pa tiem rebiem, tu saki, uz kādā attālumā viņi aptur tos dronu signālus apmēram? Tur ir dažādi, bet tas, kas tur ir, laikam, 200 laikam bija, jā. 200 metri līdz. Jā, bet atkal redzi, mums tie uz hammeriem, kas stāv, ja, Krievi ir izkoduši un lido tajā frekvencē, kas hammers neņem nemaz, ja. Un tad bija labi, bet tie bija tad kaut kādi, es nezinu, mazie, acīm redzot, jo viņi tur hammera bruņas pasargāja. Viņš tur trāpīja čaļiem, bet nekas baigi tur nenotika. Tagad šitie, kas jau ir optiku, tur nekādi nerebi, nekas, tie iet līdz galam, un šobrīd viņi tikai ar tiem rukāja. Pēdējo, kad es braucu, tikai šādi. Mežiņā viņi, piemēram, nesapinās, tur viņiem tas... Bet tur jau es saku, to mežiņu viņi uz ceļa tevi medī. Viņi jau medī tevi uz ceļa, kad tu brauc uz to savu punktu, ja. Jo mums bija video, viņi tur māju bija aptinuši, laikam bija apkārt vaktējuši, lidojuši, tur jau bija pilnīgi tā kā notīts, ja, tā kā sapinās, bet viņi arī, komandieris atsūtīja čatā, viņi trietā, ko tur bija darījuši, un ar skrotīm. Jā, tu viņu notriec, jo viņš saka, šitā tu neko viņam neizdarīs, ja. Viņam ir tas skrotiņaks, viņš jau viņu tur staigā, zikā, ja lido, tad par to atkal šī ir pieredze, kas kādam ir jāņem vērā, ka tu nevarēsi tur puk, ja mums jau saka, ja FPV drons tev lido tajā brīdī, kad tu strādā, visi uzreiz automāti un šaujat, jo viens var netrāpīt, bet ja 3-4 šaus, tad ir varens, ka tu viņu notrieksi, ja. Jo tev cita instrumenta pret viņu nav. Tur bija video, es atceros, ka tie krievi tur apmēram jau stāv un gaida neko nedara, es tur džekiem ar ko. Viņš saka, viņiem jau patronu vairs tur nav, viņiem jau nav ar ko šaut nemaz. Ja. Un tad arī, ka brauc, tad es vienmēr tā paskaitu, cik man magazīnas līdzi, lai nedod, zini, tu jau nezini, ja kurā brīdī kas, ja. Bet viena rezerves to biksēs tev. Labāk, bišķi smagāk, bet es zinu, ka es varēšu kaut ko darīt. Ja. Tā kā, tur ir dažādi droni un dažādas tās reakcijas. Bet, saku, mežā tas ir mūsu plus. Tur tev FPV, ko viņš tur darīs. Tāpat jau ir video redzēt, kur ap koku skraida un nevar viņu noķert. Ja. Agri vai vēl viņu tur noķer, ja, bet ja tie ir 10 koki un mežs, tu jau netiksi cauri. Ne?
Ja mūsu plus ir meži, tad kā arī mūsu jaunas būvētā sēta un pūģi zobi uz robežas. Kā tas, ko tas mainīs? Es smējos, kad ieraudzīju Twitterī to lielību foto, ka beidzot esam kaut ko izdarījuši. Ja? Patiesībā ir tanks ar tādu speciālu tā kā lāpstu. Tieši šiem, viņš kā iet, tā viņš visu nostumos. Tā kā kaut kādam brīdim nē, bet es domāju, un tas, kas man ir reāli, tur es paliku dusmīgs, kad es palasīju, ka Leiši Igauni domā jau par to kainieku mīnām un stāšanos ārā no tās konvencijas. Musējais pasaka, neredzu tādu vajadzību. Ja? Man pat Ukraiņi saka, Sandi, viņš saka, ok, mēs saprotam, tas ir pat humānisms, jo tā mīna jau tevi nenogalina, viņa tevi sakropļo, tas ir tas pamats, kāpēc tā kā no viņas ir jāatsakās. Tāpat laikā Ukraiņi saka, klausies, pa mums var pilīt fosforu un visu, kas ienāk prātā, jūs kaut kādu humānismu tur tēlojat, jūs paši saprotat, ja? Jo nav nekā lētākā un labāka kā šīs te mīnas, nevis kaut kāds betona trīsstūrīts, ko viņš tev tur, ja? Protams, Ukraiņiem arī ir tie pāris vietās, es redzēju tie betona trīsstūri, bet viņi šausmīgākos arī drātis pa virsu sabāzuši, tā, ka tu tur var arī iepīties, ja? Bet vienalga, tas ir, aiz viņa ir mīnas. Viņš nav viens, tikai tas tur jau. Tas ir papildu elements. Jā, tieši tā. Tad noslēdzot mūsu sarunu, 2-3 teikumi, atgriežoties atpakaļ, ko tu vari pateikt tiem, kas paliek šeit? Tiem, kas paliek šeit? Kāds nedusmīgs tu līdzi, ka... Nē, ko es varu pateikt? Ir jāžmiec mūsu atbildīgie un ir jāprasa. Sabiedrība to var darīt, ja? Un mums ir jāzina, mums ir jābūt gataviem. Būs, nebūs, nefilozofējam, Ukraiņi arī negaidīja, bet mums ir jāprasa atbildīgajiem, kādā situācijā mēs esam, ar ko mums, kurā brīdī, kā mums reaģē. 72 stundu soma ir labi. Bet, ja tās būs 144 stundas, tad ko, ja? Ironija, bet ir sabiedrībā jābūt tiešām aktīvāk, jāprasa un atbildīgajiem, ko un kurā brīdī, kā mums darīt, vai mūsu gaisa telpa ir aizsargāta vai nav. Ja nav, tad kāda būs tā rīcība, kā mēs uzzināsim, kā mūs apziņos un ko mēs darīsim. 3 lietas. Katram pašam, protams, saprast un vismaz priekš sevis saprast, ka tā var būt un vismaz salikt priekš sevis kaut kādu, ko tad tu darīsi. Brauksi projām vai vienalga, bet kaut ko tu darīsi, ja? Bet esi tam gatavs, jo mums ir labs dzīves piemērs, bet mēs kaut kā... Es vairāk tomēr ieteiktu, domāt sabiedrībai aktīvāk prasīt no tiem, kuriem ir tas jādara, jo 3 gadi ir pagājuši, es godīgi sakot, esmu mazliet šokā par to, ka mēs joprojām runājam. Bet ir jāsāk darīt. Paldies tev!